Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un televīzijas skatītāji. Šodien aktuāli par patiesību, atklāt par patiesību mēs runāsim par valsts budžetu. Un tādēļ esmu aicinājis studijā Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru Arvilu Ašarādenkungu. Labdien. Un 12. Saeimas deputāti Ingu Bites kundzi. Labdien. Kā arī, protams, mēs ļoti gaidām akciju sabiedrības Svetbanka vecāko ekonomisti Liju Strašunas kundzi. Kādu jūs dodat vērtējumu nākošā gada budžetam? Viņš ir labs jūsuprāt? Labs priekš iedzīvotājiem, priekš kā valsts, jeb... Es viņu vērtētu kā labu, un arī savu vērtējumu es balstītu tikko beigušajā Starptautiskā valūtas fonda misijā, kur novērtēja valsts budžetu. Tāpatās arī Eiropas komisija novērtēja valsts budžetu kā labu, un pašlaik mums ir arī ministrijā strādā Pasaules bankas misija, kas būtu tādā kopējā nodokļu revīzijā. Ar viņu vērtējums ir pozitīvs par to. Sarunās, ko viņi redz, kas ir tas labi esam? Vispirms, ja mēs skatāmies organizācijas, kas vērtē makroekonomisko stabilitāti, tad mēs redzam to, ka šis budžets nodrošina Latvijas izaugsmi. Ja mēs skatāmies kopēji pret Eiropas telpu, rādītājs 3% izaugsmi nākamajā gadā, ir viens no labākajiem viennozīmīgi reģionā un ir vidēji lielāks nekā Eiropas Savienības vidēji izaugsmi. Tas ir ļoti svarīgi. Tā otrā lieta ir, kas ir ļoti svarīga šiem starptautiskiem ekspertiem, vai Latvija ievēro tādu fiskālo stabilitāti, ir disciplīna. Tātad netērē vairāk nekā viņi nopelna. Ja? Tātad Latvijas apņēmība ir tērēt par 1%, budžeta deficīts ir 1% robežās, ja? Un tāda šī Latvijas apņēmība ir tā, kas ir iestrādāta budžetā. Tā kā tie būtu tie divi galvenie jautājumi. Tad, protams, tas nākamais līmenis ir Latvijas konkrētās vajadzības, un pirmā un svarīgākā vajadzība, kas Latvijai bija jānodrošina, tā bija drošības vajadzība. Jā. Mēs jau par to runājam. Nedaudz apstāsimies pie tā. Tas ir interesanti dzirdēt šo vērtējumu, ka ir izaugsme un vispārējais. Kaut gan mūsu bankas prezidents Ilmārs Rimševičs kungs saka tā, ka vērtējums sarucis, jo budžets paredz ārējā parāda pieaugumu, dzīvošanu virs saviem līdzekļiem, kā arī kārtējo nodokļu izmaiņas. Tāpat arī nekādu struktūrālu pārmaiņu nav. Es īsti nezinu, kā bankas prezidents to ir domājis, bet attiecībā uz protams, ja mēs runājam par deficītu, ka mums ir 1% budžeta deficīts, skaidrs, ka tas relatīvi nedaudz palielina valsts ārējo parādu, taču mums jāsaka, ka tas 1% robežas ir absolūti atbilst tiem Eiropas Savienības kritērijiem, kuros mēs esam apņēmušies strādāt. Tur nav nekādu būtisku pārkāpumu vai kādu citu lietu. Mēs rīkojamies tajos rāmjos, ko mēs esam apņēmušies. Bankas prezidenta viedoklis ir tāds, ka mums vajadzētu līdzināties tām valstīm, kāda ir Norvēģija. Arī mūsu kaimiņi strādā ar bezdeficīta budžetu. Diemžēl mēs šādā virzienā mēs strādājam mazāk, kaut gan arī šobrīd pie nodokļu reformas viens no lieliem jautājumiem, ko mēs iekļaujuši dienas kārtībā, pāriet tiešām uz bezdeficīta budžetu pārskatāmā laikā. Bet vēlreiz šis deficīts ir saprātīgs. Papildus tam es gribu piebilst, ka šobrīd Latvija sekmīgi pārfinansē starptautiskajos finanšu tirgos. Mēs tikko notirgojām, izmainījām savus parādzīmes no dolāra parādzīmēm uz Eiropas parādzīmēm, ievērojami samazinot parādu apkalpošanas līdzekļus. Tā kā šeit es to problēmu neredzu. Attiecībā uz struktūrālām reformām tur es bankas prezidentam piekristu, un tas ir arī viens iemesls, kādēļ pēc būtības šobrīd mainās arī valdība. Jo, pēc prezidentūras periodā mēs redzam, ka, uzsāk nopietni struktūrālās reformas viņa buksē. Tā ir skolotāja algu reforma un skolu tīkls, veselības apdrošināšanas sistēma. Mēs esam iesākuši tos darbus to darīt, bet tāda īsta vienošanās šobrīd politiski nav panākta. Tur es prezidentam varētu piekrist. Jā, sveicinām studijā akciju sabiedrības Svetbankas vecāko ekonomistu Liju Strašunas kundzi. Labdien! Labdien! Paldies, ka tikāt cauri visiem korķiem un vēl plus vēl 6. stāvā. Kā jūs vērtējat budžetu? Es domāju, labi, ka viņš ir, ka viņš ir apstiprināts. Protams, es piekrītu, tas 1%
ir, teiksim, saskaņā ar tiem visiem, gan ar fiskāla disciplīnas likumu, jā, gan ar Eiropas, teiksim, norādījumiem. Mēs iekļaujamies normās. Iekļaujamies normās, cita lietā, vai mums galu galā sanāks tas 1%. Un, ir bāžas, ka varbūt tomēr, mums jau 2 gadus pēc kārtas īstenībā bija plānots 1%, bet, sanāca 1,4, 1,6, kā tur sanāca. Līdz ar to, jautājums, kādā veidā, protams, tiek panāks tas 1%. Un gan ieņēmumu pusē mēs paskatāmies, viņš ir tāds lapīšanas budžets. Mazliet tur tas nodoklis pamainīts, šis nodoklis pamainīts, tādu mēģināt aizlāpīt tos caurumus. Ja. Un arī izdevumu pusi, mēs pieskaramies jau, ka daudzās sfērās, protams, ļoti labi, ka mums tiek paaugstināts tie izdevumi, piemēram, drošībai, ja, un to var redzēt. Bet, protams, svarīgi, lai tie izdevumi netiek apēsti, un tiešām prātīgi ir ieguldīti. Ja. Bet redzam, piemēram, to pašu izglītību, kur redzams liels kritums, dēļ tā, ka vienkārši netiek laikus apgūt ES fondi, un tas, es domāju, aplām. Jā, tas ir viens no, īstenībā, prioritātēm šobrīd būtu pēc iespējas ātrāk. Apmēram cik liela nav apgūta fondu miljonos? To man jāprasa vairāk finanšu ministrijai. Bet vienkārši no tekošā perioda, piemēram, ja mēs skatāmies, kas tiek vispār, kādi fondi tiek apgūti, tas ir ceļi un tie ir lauksaimnieki. Vispārējais, kas ir uzņēmēju darbībai, piemēram, tai pašai zinātnē, jā, tas viss vēl ar vienu tur uzņēmējiem, piemēram, nekādu programmu vēl nav. Kur viņi varētu pieteikties? Tā ir grūti atbildēt precīzi to, tāpēc, ka viens ir tā teikt plāns, un otrs ir, teiksim, kā tas notiek dabā. Ir skaidrs, ka kopumā tas periodam ir vairāk kā 4 miljārdi eiro. Šobrīd mēs varētu runāt par kavējumu starp 300 un 500 miljoniem eiro, kur jau vajadzētu būt jau projektu vadības tādā apritē. Diemžēl ir tā, ka pārējais periodā, tas pārēj no viena fonda perioda uz otru, diemžēl buksē šobrīd, ministrija kapacitāšu dēļ, un tā ir taisnība, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs elements tāda ekonomikas sildīšanā arī, un, piemēram, būvniecības sektors ir ļoti satraucies par nākošo gadu, viņi kalkulē apmēram 1/3 kritumi, tādēļ, ka fonda apgūve šobrīd nav, un mēs tiešām domājam, kādā veidā jau glābt atsevišķu projekts, lai tieši kaut vai siltināšanu, māju siltināšanu vai kādu citus, mēs tiešām varētu tomēr to tirgu uzturēt tajos rāmjos, ko mēs esam plānojuši. Jā, Inga, jūsu viedoklis? Šis budžets ir grāmatvedisks budžets, viņš nav budžets cilvēkam. Viņš ir budžets pret cilvēku, diemžēl. Es varu pievienoties arī pret jums, jā. Es varu pievienoties tam, kas ir teikts par drošību, un es pilnīgi piekrītu, ka ir jāatpild savas starptautiskās saistības drošības jomā, un ir labi, ka mēs tuvojamies tam, lai mēs viņus izpildītu. Šī ir tā labā lieta. 1,4% būs sasniegts. Jā, mēs tā kā kāpinam to un ejam uz tiem 2%. Tas ir labi un tas ir pareizi. Kas vēl ir labs, jūsuprāt, budžetā? Ir tikai šis viens punkts? Policistiem, acīm redzot, tiks palielināts algas, tad viņiem tas arī, protams, ir labi. Un tas arī ir labi visai sabiedrībai. Bet deputātiem arī tiek palielināts? Nē, deputātiem netiek palielināts. Ministriem tiek palielināts. Tiek palielināts deputātiem, tiek palielināts ministriem, tiek palielināts komisiju un frakciju vadītājiem. Dažiem tas kāpums ir straujāks, dažiem viņš ir mazāk straujš, bet tas diez vai kaut ko līdz jums kā cilvēkam vai kādam citam no klausītājiem. Bet jūs kā deputātu priecājaties? Ziniet, ir viens, protams, ir prieks par to, ka ir vairāk naudas ģimenes budžetā, bet tā sajūta uz kopējā fonda nav patīkama. Uz kā rēķina? Un uz kā rēķina, tieši tā. Tāpēc mēs arī bijām iesnieguši likuma projektu, lai tas nenotiktu. Diemžēl Saeimas vairākums mūs tajā neatbalstīja. Bet atgriežoties pie tā cilvēka, valdība pirms jau kādiem laika solīja, ka nodokļus necels. Tas, ko mēs šobrīd darām, iedzīvotāju ienākumu nodokli solījām pazemināt, nepazeminam. Pēc būtības uzņēmēji, kuri plāno savu darbību, plāno savus budžetus un savus izdevumus, nevar rēķināties ar to, ar ko viņi bija rēķinājušies.
Pievienotās vērtības nodokli atsevišķiem pakalpojumiem ceļam, samazinātās likmes atceļam. Atkal tas, ar ko bija rēķinājušies gan cilvēki, gan uzņēmēji, mēs viņiem novembrī 30. pasakam, tas nebūs. Akcijas nodokli ceļam, transporta līdzekļu nodokli ceļam, atvieglojums par apgādību esošajiem pieaugušajiem, jeb cilvēku vārdiem runājot māmiņām, kuras audzina mājās bērnus, mēs atceļam. Jā, mēs pieliekam atvieglojumus par apgādājamiem bērniem, paceļam šo, bet te es atkal gribu teikt, ka tie, kas saņem Latvijā vai minimālo algu vai vidējo algu, un viņiem ir 3 bērni, viņi pat nevar īsti līdz galam akumulēt tos atvieglojumus, ko mēs tā kā piedāvājam. Palielinās pensijas? Es teiktu, jā, tas ir labi. Tas ir labi, bet man liekas, ka mēs to cilvēku tomēr te kaut kur esam pazaudējuši, esam mēģinājuši pievilkt un iekasēt nodokļus uz tos, ko var. Īstenībā pat aizmirstot to, ka mums ir pietiekami daudz neiekasēt nodokļu. Un varbūt, ja jūs man vēl dosiet vārdu, es varu izstāstīt individuālo situāciju par neiekasētiem nodokļiem. Es vērsos Valsts ieņēmuma dienestā 13. oktobrī, teicu, esmu noslēgusi dzīvojamās telpas īres līgumu, izīrējusi savu dzīvokli, gribu maksāt nodokļus no saņemtās īres maksas. Ko man tagad darīt? Pēc 2 nedēļām es saņēmu no Valsts ieņēmuma dienesta atbildi. Jūs neesat parakstījis savu iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu. Es viņu, protams, parakstīju. Vēl pēc mēneša es saņēmu atbildi uz 11 lapām, kur ir aprakstīti 3 varianti, kā es varu rīkoties, un pateikt, ka jūs neinformējāt Valsts ieņēmuma dienestu 5 dienu laikā par to, ka jūs esat noslēguši. Kaut gan es viņu biju informējis vairāk kā pusotru mēnesi atpakaļ. Ziniet, es nepārmetīšu tam cilvēkam, kurš šajā brīdī pasaka, ejiet jūs visi ieskrieties, es to īres līgumu esmu lauzis un vairs nekādas nodokļas negribu maksāt. Jā, es šo procesu iziešu līdz galam, bet es nepārmetīšu tam cilvēkam, kurš šajā brīdī pasaka, nemaksāt. Birokrātija tā ir, kas tas ir nevēlēšanās, nemācēšanās? Mēs kaut kur pazaudējam to cilvēku. Man uz tām 11 lapām ir aprakstīti likuma panti, bet es joprojām nesaprotu, kas tieši man ir jādara. Mēs esam pazaudējuši cilvēku. Jā, lūdzu, jūs vēlaties. Jā, es komentēšu. Jā, droši vien ir katra atsevišķa situācija. Mēs skatāmies, tad, ja mēs runājam par cilvēku, tad šobrīd kopumā vidējā darba alga valstī aug. Godīgi sakot, mēs nedaudz jau sākam nervozēt, vai tas nav par ātri, tas pārsniedz 7%, un tas jau ir ātrāk nekā produktivitāte valstī. Tā kā mums jāskatās arī otrā virzienā, es nebūtu lielāks par to, bet katrā ziņā mēs šobrīd galīgi nevaram par to runāt, ka valstī nepieaugt, mājokļiem, ģimenēm nepieaugt ieņēmumi. Valdība ir atradusi naudu, lai atbalstītu gan policistus, gan ārstus, diezgan būtiski, par ko ir runāts. Jā, šobrīd arī ārotbiedrības ir priecīgas par to, un tātad tika atcelt jebkādas streiki. Attiecībā uz skolotājiem labi nav skaidrība par reformu, bet vēl laiks ir līdz septembrim, kad ir paredzēts. Tātad mēs runājam, nākamgad tie ir 9, bet kopumā tie ir gandrīz 30 miljoni, 27 miljoni eiro, kas ir skolotāju algām paredzēti, kas ir vairāk kā 8%, ja, algu pieaugums. Un katrā ziņā es gribu teikt, ka iedzīvotājiem tā situācija ievērojami uzlabojās. Ja. Tas nekas, ka par benzīnu būs jāmaksā vairāk. Degvielu. Labi, parunāsim par nodokļiem. Un šeit mums nevajadzētu lieki tracināt ne iedzīvotājs, ne uzņēmējs, un tādēļ arī ir šobrīd Finanšu ministrija uzsākusi šo te nodokļu izvērtējumu projektu, un mēs ceram jau pirms šī te budžeta runāsim par to, kāda varētu būt nodokļu sistēmas attīstība tālāk, un lai nebūtu tikai Latvijas viedoklis, mēs esam piesaistījuši Pasaules banku, kas veiks pamatdarbu, un tātad tā ir komanda, kas strādā jebkur, viņi tikko atlidoja no Filipīnām, pēc tagad aizlidos Maskavu, tad lidos atpakaļ un tā, ja. Šī te komanda, kas strādās, un viena lieta mums ir skaidri jāsaprot, Latvijā nodokļu sloks ir ļoti zems. Viens no zemākiem Eiropas Savienībā vēl ir Rumānija, Bulgārija tajā grupā, ja. Un viens ir skaidrs, ka mums būs jāvērš šīs izmaiņas, ja. Mēs šobrīd nodokļu sloks Latvijā ir 27–28%, ja. Teiksim 28,2 tā būs pareizi, ja. Tad Igaunijā jau viņš ir 34% no IKP, ja. Un mums ir jānofinansē nākamajā periodā kaut vai tāda ļoti būtiska nozara, kā veselības nozare. Ja? Un veselības nozare mēs šobrīd finansējam, teiksim, ar šiem 700 miljoniem eiro, tie ir 2,9% no IKP. Ja? Mums pēc būtības jādibulto tas ir, ja? Tā ir milzīga izmaiņa. Ja? Un mums ir jāatrod veids, kā to darīt. Ja? Un mēs nevarēsim ar šādu zemu nodokļu slogu turpmāk to finansēt. Jā, labi, ja mēs salīdzinām ar Igauniju, kaut vai tepat 34% un 28% mūsējais. Kuras sfēras tad ir, kur
kur Igauni ņem vairāk nodokļos ieņēmumus? Jāsaka, mums ir nodokļu struktūra diezgan līdzīga. Mums ir Igauniem, un arī tagad veicot izmaiņas darba algas nodokļu, mēs izlīdzinājāmies. Tagad arī daudz diskutētais solidaritātes nodoklis. Savukārt Igauni ir daudz skaidrāki, daudz tīrāks tas modelis ir nodokļu atlaidēs. Mums ir, mums ir ārkārtīgi daudz, piemēram, PVN likme, mums ir izņēmumi. Ja? Tāpat tas ir uzņēmuma ienākuma nodokļi, tik daudz izņēmumu, liekas vismaz 23, un tad vēl ir 6 papildus. Ja? Tā kā daudz dažādu izņēmumu, kas rāda, ka efektīvā likme patiesībā ir ļoti zema, ja, ko mēs iekasējam. Tā kā viņiem ir daudz tīrāka sistēma, tāpēc, ka viņiem ir tā saucamā, viņiem ir reinvestētās peļņas nulles likme. Ja? Katrā ziņā tas ir viens aspekts, otrs ir, mēs īsti, tas drusku būtu tāds diskusijas vērts, pieņem, ka Igauni labāk maksā nodokļus nekā latvieši, tas ir viens, un otrs Igaunijā, protams, ir daudz augstāks IKP jau šobrīd uz vienu personu, gan arī par 40% lielāks nekā Latvijā, kas liecina, ka Igauni daudz tālāk ekonomiskajā attīstībā un arī attieksme pret nodokļu maksāšanu kopumā ir daudz pozitīvāka. Ja? Tā kā šie ir tādi galvenie elementi, ko mēs redzam. Tas nozīmē, ka Igauniem ir pašiem uzņēmumi ar pievienoto vērtību? Jā, Igaunijā ir. Tad mums Latvijā tādu nav? Mums ir, ja mēs salīdzinātu pievienotās, sektoru, pievienotās vērtības sektoru, protams, Igaunija ir būtiski priekšā mums. Jāsaka, ka Igaunijā ļoti daudz ir daudz Somija. Somijas uzņēmumu skaits Igaunijā ir daudz lielāks. Latvijā viņi ir kādi 300, 340, man liekas, tad Igaunijā tas ir mēram 1000. Labi, esmu dzirdējis, varbūt tās ir baumas, bet ka šis budžets, 2016. Gada budžets, diezgan piespiedīs uzņēmējus pārrestruktūrēties. Te mēs varam saprast dažādi. Citi saka, viņi vispār aizies prom no Latvijas, citi saka, mēs tur darīsim visu savādāk. Ko jūs domājat? Jautājums, ko saprotu, ar restruktūrizēšanas, bet es īstenībā piekrītu Ašrādam kungam tādā ziņā, ka mums tas nodokļu īpatsvars ir, lai apmierinātu visus tos izdevumu pieprasījumu, kas mums ir, jā, tai drošībai, veselībai, izglītībai un tā tālāk. Mums ar tiem nodokļu ieņēmumiem, kurus mēs iekasējam, mums ir pamāc, mums vajag vairāk. Kāpēc Igauni ir priekšā? Es domāju, īstenībā viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka viņi vienkārši māka iekasēt. Un tur tie uzņēmumi nav, varbūt tās daudz dažādāki, tādā ziņā tur pievienotas vērtības, varbūt tās pat ziņā, bet viņi vienkārši maksā nodokļus. Salīdzinoši, cik liels ir Igaunijas budžets? Mums ir 7,7 gandrīz miljārdi. Es no galas tagad neatceros, cik ir eiro, bet, ja mēs pieņemam, ka viņi iekasē tos, man liekas, 32 no IKP ieņēmumos, un mēs tos 2,8, tie 4% punktu starpība dod mums miljārdu eiro. Ja mēs iekasētu nodokļus tikpat labi kā Igauni, mums budžetā būtu papildus miljārds eiro. Un ar to tad piektiktu? Es domāju, tas ir, ar to mums pietiktu ļoti daudzam vēl. Ja? Bet, un respektīvi, tas viena no lielākajām prioritātēm ir jābūt ēnu ekonomikas apkarošanai. Ja? Bet tas tur nepietiek tikai ar tur kaut kādiem krimināla atbildības, ja? Saukšanas pie krimināla atbildības, ja? Vai tur sodīt, tur radīt ar pirkstu, un ir jāmaina vienkārši tā nodokļu sistēma, mainot to nodokļu sistēmu. Un tur es piekrītu, ka tas ir arī, teiksim, tāpēc man īstenībā nākamā gada budžets liekas, ka tas ir īstenībā, tam bija jābūt jau šajā budžetā, jā, vai īstenībā iepriekšējā budžetā, jā, bet labāk vēlāk nekā nekad, protams, bet tas ir ļoti nepieciešams skatīties uz to nodokļu sistēmu kopumā, lai mēs mēģinam tad iekasēt tos nodokļus tur, kur viņus grūtāk noslēpt, piemēram, jā, uzlabojam to iekasējumību, un tur varbūt tās pat nevajag tur runāt par to, ka mēs ceļam nodokļu likmes. Ja mēs spējam iekasēt no tiem, kas pašlaik nemaksā, tad varbūt tās mums arī nevajag tur paaugstināt PVN, vai tad mēs varēsim samazināt arī to iedzīvotāju ienākumu likumu un tā tālāk. Piekrītu, bet varbūt cilvēkiem, kuri tā vienkārši no malas skatās, viņiem tā īsti nebija saprotams. Tā bija sestdiena, ja nemaldos, kad streikoja skolotāji. Piedošana piekdienā, paldies. Un tāpat laikā tā demonstratīva valdība
pasaka, ne, mīļie, mums būs 700 katrai personai vairāk. Un šeit es gribu jautāt vispār par to samērību, ko mēs tērējam un ko mēs spējam ieņemt. Jo, būsim godīgi, skatīsimies reāli acīs. Latvijā paliek ar vien vairāk darbvietas. Darbvietas skaits pieaug. Darbvietas skaits pieaug. Tātad ieņēmumu labi, mēs to varam secināt, ka būs ar vien vairāk. Kaut gan iedzīvotāju skaits pieaug, viņš tā kā sarūk. Iedzīvotāju skaits sarūk. Pareizi. Tad mēs vedam no kaut kurienes iekšā viesstrādniekus. Mēs arī noliecojam. Līdz ar to proporcionāli to cilvēku skaits, kas maksā pret tiem, kas nemaksā arī pagaidām vēl. Ir ļoti konservatīva attieksme. Bet ja mēs skatāmies pavisam savādāk. Ja mēs pelnām tik un tik, es piekrītu, vajadzīgs aiztaisīt visus tos caurumus ciet, kur nemaksā. Ja? Beigās, kas tas pa haosu. Bet bez izmēra tas arī nav. Un tad mēs paanalizējam izdevumus. Piemēram, man nav līdz šim skaidrs, es nerunāju par deputāta algām, ja par ministra algām šobrīd, bet man līdz šim nav skaidrs, kā tik viegliprātīgi varēja aiziet bankas tirdzniecību. Tas man ir liels jautājums. Kā tik viegliprātīgi šobrīd vēl ir 80 miljonus, tā vienkārši klinkš Air Baltica. Mēs esam tik bagāti, lai to vienkārši, tad iedodiet kristīgajiem radio. Es ticu, ka mēs noteikti uztaisīsim bišķītiņu vairāk. Piedodiet, ka es tā salīdzinu, ja? Bet man vienkārši kā cilvēkam no malas rodās jautājums, pagaidi, labi, mēs te strādājam sviedru vaigos, maksājam visus nodokļus, pensionārs pat maksā nodokļus. Kur tas ir vispār pasaulē, piedodiet? Un augšā, kas tas ir augšā, jūs saprotiet. Vienkārši pēc tam vēl Rimševičs kungs pasaka, jāizbeidz tā prakse, ka gadu beigās mēs tērējam pat 2-3 mēnešu budžetu. Tātad šķērdējam ārā. Tātad tas ir tas vecais padomu princips, kur gadu beigās ir vajadzīgs ātri iztērēt naudiņu. Piedodiet, tas ir saprātīgi. Te ir tas mans jautājums. Es domāju, tur noteikti, es jums piekrītu, ka tur noteikti ir potenciāls, kur var efektīvāk izlietot tos līdzekļus, ko mēs pašlaik izlietojam, un es domāju, tur arī visās ministrijas noteikti kaut kāds iekšējais rezervs arī ir, kur efektivitāti vēl var uzlabot. Un otra lieta, protams, tas lielāka pārskatāmība, vienkārši kam mēs tērējam. Lai, teiksim, tas cilvēks, kurš maksā nodokļus, viņš redz, kur viņa nauda īstenībā aiziet. Un tas, es piekrītu, ka tas ir ļoti būtiski, protams. Nevar nepiekrist tam uzstādījumam, jo kopumā ir, ja mēs skatāmies tā, Latvijas produktivitāte ir knapi 60% no Eiropas Savienības vidējā, tātad mēs esam diezgan neefektīvi. Un liekas, ka tāda efektivitāte, produktivitāte jākļūst par valdības mantru nākamajā periodā, bet viņai būs ļoti smagas savas konsekvences. Ja mēs, piemēram, runājam kaut vai par publisko sektoru, un publiskam sektoram būs jāsāk ar sevi, un mums būs daudz lietas jāskata. Ja? Piemēram, mēs sakam, piemēram, skolotīkls. Ja? Labi, mums būtu jāapceļ visiem skolotājiem algas, tā pašā laikā mēs redzam, ka uz Latvijā vidēji ir uz 8-9 bērniņiem ir viens skolotājs. Ja? Mēs skatāmies Eiropas Savienību, tas cipars ir 16. Ja? Un tas ir jautājums, kā tas ir organizēts, ja? Un cik mēs milzīgus līdzekļus tērējam tajā visā. Un tikko mums arī bija Pasaules bankas tā komanda, un viņi vērtēja, kur ir deficīti, piemēram, veselība, sociālā būs izglītībā viennozīmīgi teica, izglītība Latvija maksā pietiekami un vairāk. Ja? Un tātad tas ir veids, kā tas ir organizēts. Ja? Tagad tas es pilnīgi jums piekrītu. Tā ir viena lieta. Atsevišķa sāga, protams, ir valsts kapitāla sabiedrības, kas rada cilvēkiem lielu neapmierinātību. Un tā, protams, mēs varam skatīties dažādas scenārijas. Mēs zinām, ka Latelekoms strādā labi, ja? un tā tālāk, un uzņēmēja darbībā ir vienmēr tā teikt, izvēles. Viņš nav vienkārši tā saruna. Tur bija ļoti smaga politiskā dimensija par lētu Krievijas
lidmašīnu iepirkšanu, kas, protams, radīja milzīgu uztraukumu. Tā pašā laikā mums jāsaka, ka mums vajadzētu vairāk runāt par to un rūpīgi izvērtēt to. Aviācija nav lēts bizness, šobrīd tie zaudējumi kopā valsts ieguldījumi būs 250 miljoni, vai tas ir daudz par tādu aviokompāniju? Ir diskusijas vērts, man liekas, ka tas nav daudz. Jautājums nākotnē, teiksim, nozara kā tāda nav savos ziedu laikos, ir milzīga konkurence, ir iespējams, ka viņi būs jāsubsidē. Un tā būs viena diskusija, kas būs ļoti svarīga sabiedrībai, vai mēs tādēļ, lai mums būtu Air Baltics, mēs esam gatavi piemaksāt. Daudzas nācijas nav izvēlējušās to, Ungāriem, ziniet, nav savas. Lietuvieši arī dzīvo ļoti labi bez. Bet šobrīd Saeima izlēma, ka tas ir jāpatur, tad tā izmaksas mums bija jāsedz. Tur neko nevarēja darīt. Tā kā ir atrast politiski izbalansēts lēmums, tas ir izdarīts. Tā kaut kā. Tā kā tas ir diezgan sarežģīta situācija. Bet katrā ziņā es jums varu piekrist, ka mums ir tā efektivitātes lieta ir ļoti svarīga. Un ar publisko sektoru ir viena lieta. Pašlaik ir panākt vienošanās, ka mēs sākam pārskatīt budžeta bāzi, tos izdevumus, kas ir iekļauti ministrijās. Tas ir viens. Šogad jau sākām. Mēs par 3% samazinājām virknē ministriju. Un nākamgad tiek meklēts modelis, kad jau to darbu sāk nevis darīt īspirms budžetu, jau gada sākumā sāk skatīties. Tā kā valdība tā virzienā iet, otrs uzliks veto uz darbinieku skaita palielināšanu publiskajā sektorā. Uz to ir uzlikts veto, un katru ministru kabineta sēdē tiek teikts, ne, mēs nepiekrītam, jo, ja tas palielina publiskā sektorā nodarbināto skaitu. Tā ir otra vēl lieta, un es domāju, ka šobrīd jau ir 200-300 tūkstoši. Kopā ir, ja visi tie, kas ir publiskā pakalpojuma sniedzēji, bet mums jāapstiet, ir ārsti, armija, visi kopā ir 230 tūkstoši. Jā, lūdzu. Jā, droši vien tam visam lielā mērā var piekrist, vismaz tam efektivitātes stāstam par aviokompāniju. Man droši vien būtu jautājums, ja tā tiešām ir tik plaukstoša un tik efektīva, un kā mēs Saeimas sēdē, gan mazāk šeit, Tašrādenkungs tiešām bija tāds diezgan objektīvs Saeimas sēdē, mēs dzirdējām, cik tā ir laba investīcija, tad droši vien, ka Svetbank būtu priecīgi investēt kādā vienā tādā ļoti plaukstošā, attīstošā un labā uzņēmumā, kuram nav pilnīgi nekādu risku. Es neuzdošu jautājumu, jūs droši vien neesat pētījis to visu. Es neesmu tādā pozīcijā, lai par šito lēmtu, bet man nav arī informācija, iekšēja informācija par to, vai tiešām tur ir plaukstoši, vai kā tur īstenībā tā finanšu situācija. Bet ja tas viss ir tik labi, kā mums pasniedz, tad mans jautājums ir, kāpēc viena Komercbanka nepaņem to un nefinansē? Tagad ir bankas nenodarbojas ar uzņēmējdarbību, viņas finansē uzņēmējdarbību, bet tieši ar uzņēmējdarbību bankas laikam tieši ne. Es saprotu, jautājums bija par to finansēt, to lidmašanu iegādi, tādā ziņā, kredītu. Labi, tad nolaidīsimies lejā. Atpakaļ uz zemes. Mēs jau gandrīz esam aizlidojuši uz citām valstīm, kur ir daudz labāk. Un par to efektivitāti, piemēram, atgriežoties uz tādiem konkrētiem gadījumiem. Ziniet, tas cilvēks, kurš pavadīja dienu vismaz, lai sastādītu man 11 lapušu vēstuli, tā vietā, lai atbildētu, paldies, esam saņēmuši, esam jūs piereģistrējuši, maksājiet 10% reizes ceturksnī. Tas par lielam bija tas, ko es no viņa sagaidīju. Viņš pavadīja dienu un saņēma par to algu. Kārtībā, jā. Es piekrītu tam, liekas, ka valsts dienestam nav algoritmu, kā rīkoties klientu, kurš ir pats pieteicies samaksāt savu nodokli. Normāli vajadzētu teikt, aiziet uz šito mājaslapu un ieklikšķiniet. Vai tas ir fakts, ka valsts ieņēmuma dienests nākošajā gadā šuj sev visiem formas vienādas? Nē. Ok, ja arī būtu formas, tas būtu labi. Skatīsimies, varbūt, ka es kaut kādu pravietojumu izteicu, piepildīsies. Līs kundze, man jums jautājums ir, jūs kā ekonomisti, kas jūs satrauc šajā budžetā? Es varbūt negribu teikt, ka satrauc, bet kas man, kas man nepatīk, ka viņš ir tāds lapīšanas budžets, kas nerisina pēc būtības problēmas. Tas nozīmē, ka nākošais pēc tam 2017. gada budžets varētu būt atkal vajadzīga nauda, tad ņemam akcijas nodokli. Tieši tā, jo katru gadu tas arī notiek. Tad sanāk mums tās caurums, kur mēs tur varam aizlepīt. Tā katru gadu mēs pie tā atgriežamies un īstenībā
kamēr mēs tur nesakārtojam to nodokļu sistēmu tā, teiksim, ar to skaidru viziju, kur mēs ejam vairākus gadus uz priekšu, ja, un kā mēs to naudiņu iekasēsim, tad mēs katru gadu pie tā jautājuma atgriezīsimies. Tas ir viens, un otrs. Tas budžets īstenībā, viņš varbūt nav slikts, tad viņš nebremzē ekonomisku attīstību, bet es arī neredzu, kā viņš ļoti stimulētu ekonomikas izaugsmu vidējā termiņā. Jā, piemēram, viņš tur kaut kādu, teiksim, viņš nestimulē uzņēmumus ražīgumu paaugstināšanu, kaut kādas inovācijas, ja mēs redzam, tur izglītībā īstenībā pat kritums sanāk. Jā. Tas nodokļu izmaiņas arī tādas, zināmā mērā sasteigtas vai tāds haotisks, jā, tas uzņēmums, viņš tagad raustās un nezinu, ko viņam nākamajā gadā sagaidīt, jā. Līdz ar to, tas, domāju, pensionāram, piemēram, viņam ir jārēķinās ar to, ka par dzīvokļu īru viņam nāk klāt naudiņu. Tas nav tikai pensionāram. Tas jau vienam, kurš dzīvo, jā. Teiksim, varbūt tās tur tam cilvēkam, kas saņem minimālu algu, piemēram, viņam bišķi nāks klāt, jā, tam, kuram ir apgādājumi, arī tur tie daži eiro nāks klāt, bet, no tā nāksies, teiksim, ja viņš dzīvo šķirties, jā, tieši tā, par to paaugstināt PVN apsaimniekošanas tiem bet parasti ir tā, ja ceļ augšā akcijas nodokli degvielai, tas nozīmē, ka visas cenas iet uz augšu, tirdzniecība un viss pārējais bez transporta. Šajā ziņā, ņemot vērā, cik lētas tagad ir tās naftas cenas, un tur tas kritums pret iepriekšējo gadu tiešām vēl arvien ļoti liels, to akcijas, tik krāsni mēs nejutīs. Bet kāpēc? Protams, jautājums pēc tam, kad kāpēc tās cenas nekrītās? Es kaut kā piebraucu pie tanka un bišķiņi jau tur nāk uz leju, bet kaut kā tā kā... Es gribu teikt, ka salīdzinoši tad citās valstīs arī uztur visu laiku šo te līmeni. Jāskatās, tur ir, labi, tās ir brīvas tirdzniecības kompānijas, un Igaunijā ir lielāka akcijas, un cena ir tāda pati, ja tā kā kaut kā viņi vai pat zemāk kādu brīdi, tā kā tur jāstāsta, kā tie tirgotāji rīkojas ar to. Bet kopumā, ja mēs skatāmies makroekonomiski, Latvija ļoti tuvu deflācijas punktam, respektīvi cenu samazināšanās virzienam. Tā kā es gribu teikt, vismaz... Tas arī īsti nav labi. Tas ir dēļ izēvielu cenu krituma, es domāju, tas ļoti labi. Tas mums ir pozitīvi. Ir jāuzmanās, ekonomikā deflācija, godīgi sakot, sāk erodēt vienā brīdī ekonomika. Tā kā tur jāstāsta labāk, ir neliels cenu pieaugums. Jā. Bet labā ziņa, protams, ir pensionāriem šajā gadījumā cena nepieaug un pensijas tik ātri netiek koriģētas, vai nekā inflācija. Bet pensionāriem labā ziņa ir tā, ka notiek izmaiņas ar viņu pensijas tiek indeksētas pēc kombinēta inflācijas un darba augsts pieauguma indeksa. Ja? Tas ir jauns tāds. Ne, tas ir jau otro gadu viņš iet. Tā kā viņš ir, tādā ziņā viņš ir tas indeksācijas temps ir ātrāks nekā viņš varētu būt, ja būtu saglabāts vecais modelis. Ja? Tā kā katrā ziņā tās ir tās lietas, kas ir varbūt labas. Ja attiecībā uz to PVN nama apsaimniekošanai, šis nav gluži tāds valdības jaunievedums, tas vienkārši bija kaut kad vēsturiski palaists garām tas PVN uz nama apsaimniekošanu un vienkārši Eiropas Savienība uzsāka pārkāpumu procedūru un vienkārši tas bija jādara Latvijai. Ja? Tā kā tur neko citu. Lūdzu, jūs varētu tā pavisam vienkāršiem vārdiem izskaidrot solidaritātes nodoklis. Kas tas skars? Skaidrs, pensionārs tas neskars. Nē, tas neskars pensionārus. Vidējo slāni tas arī neskars. Tas skar tos iedzīvotājus, kuri saņem lielākas darba algas kā 4000 eiro mēnesī. Un tas ir, mēs viņu varam traktēt kā specifisku ienākumu nodokļu veidu, un tā ir, teiksim, tātad šeit ir divas sadaļas, ir līdzīgas, viņš ir kā sociālais nodoklis, kuru maksā darba devējs un kuru maksā darba ņēmējs, teiksim, tātad tas ir 9%, kopā tas ir 30, laikam, 4, laikam sociālais, jā. Un tātad līdz šim
Ja mēs tā ļoti vienkāršosim, tad tiem iedzīvotājiem, kuri saņēma gadā vairāk kā 48,000 eiro darba samaksu, viņiem iestājas tā saucamās sociālo iemaksu griezti. Ja? Viņi tātad veic sociālās iemaksas, un tad valdība viņus atskaitīja atpakaļ. Ja? Atskaitīja atpakaļ, jo teica, ka vairāk nav nepieciešams maksāt. Šajā gadījumā valsts uzskatīja, ka ir šādā veidā rīkojoties veidojot šo te nodokli, kad turpmāk šī iemaksa atpakaļ netiks veikt. Viņi tiks ieskaitīti pamatbudžetā kā solidaritātes nodoklis. Ja? Tad es viņu mēģināju tādā ļoti vienkāršā veidā izstāstīt. Ja, ja mēs raugamies no valdības puses, kādai viņi rīkojas šādi, mēs lēnām virzamies, godīgi sakot, progresīvu nodokļu virzienā. Ja? Un šis, es varētu uzskatīt viņu kā pārējais periodu, kurā brīdī mēs izlīdzinām situāciju, kad iedzīvotāji, kuriem ir algas, kas ir lielākas par 48,000 eiro ienākums gadā, viņu nodokļu sloks bija relatīvi mazs. Ja, jo mēs sakām, vidējais nodokļu sloks ir strādājošiem ir 41%, mēs skatāmies visus nodokļus kopā, tas ir gan sociālās iemaksas, gan ienākuma nodokļus, ja, tad aizsniedzot šo robežu, viņš nokrit ļoti ātri līdz ienākuma nodokļu līmenim. Ja, un tātad pēc būtības, jo tu pelnīji vairāk, jo tu maksāji mazākus nodokļus. Ja. Šobrīd valdība ir šajā izlīdzinājušo nodokļu horizontu, visiem viņš ir vienāds tas nodokļu sloks. Ja. Protams, tas ir izraisījis lielu neapmierinātību, šo te jeb strādājušo puses, viņš ir izraisījis ļoti daudz debašu un diskusiju. Es uzskatu, ka valdības pozīcija ir ļoti korekta, ja, jo mēs virzamies to situāciju, ka tie, kas ir lielāku ienākumu saņēmēji, viņiem būs nākotnē jāmaksā lielāks nodoklis, šobrīd viņš vienkārši ir izlīdzināts nodoklis. Šis modelis ir pēc Zviedrijas ņemts? Ir vairākas valstis pasaulē, kurā ir tas saucamais, ienākuma nodoklis ir visās, ja, un paaugstināts ienākuma nodoklis. Tas nešaubīgi ir Francijā ir tā saucamais payroll tax, ja, kas ir tas līdzīgi. Tātad viņš ir liekas vēl viena ir Eiropas Savienības valsts, bet mēs skatījāmies vairāk šo te franču modeli. Ja. Bet man viena piezīme tikai, kāpēc tas bija tas nodokļu sloks, ja, tam turīgākām galam lē, tāpēc, ka bija tie griezti, sociāli iemaksu griezti, lai tie cilvēki vienkārši pēc tam nesaņemtu nenormāli lielus tos pabalstus. Ja? Jo jāsaprot, ka tās sociālās iemaksas, mēs to saucam par nodokli, bet būtībā tas nav nodoklis tādā ziņā, ka tas ir ieguldījums, ja? No tā tiek maksāta pensija, pabalsts un tā tālāk. Tas ir, tu pats sev uzkrāj, ja? To naudiņu pēc varbūt tās nākotnē. Ja? Līdz ar to, bet kopumā es piekrītu, ka mēs tagad virzamies pēc būtības, mēs ieviešam, ņemot vērā arī to diferencēt neapliekamu minimumu, pēc būtībā mums ir tagad, mēs ieviešam zinām mēru progresivitāti, vienkārši nesaucot to par progresīvu, piemēram, iedzīvotāju ienākumu nodokli. Bet būtība jau ir tāda pati. Es vienkārši gribētu teikt, ka tas ir daļa no jautājuma paketes, kur mēs strādāsim arī kopā ar Pasaules banku par to modeli, kādā veidā viņš varētu izskatīties nākotnē, bet katrā ziņā šobrīd ir es viņu teiktu, viņš ir tāds vidējs starpnotikums, jo ir katrā ziņā ir virkni politisko partiju, kas ļoti radikāli pieprasa pārēju uz progresīvu nodokļu sistēmu. Es uzskatu, ka viņai būtu jāsagatavojas pietiekami, ja, un tad tas pārējais posms ir vienkārši nodokļu izlīdzināšana. Tad jauns nodoklis būs, nevis jauns nodoklis, bet pacels nodokli arī uz tabaku, uz alkoholu. Viņš liels summas, mazas summas. Es neatceros, cik liels summas, bet tas ir, man liekas, tā tendence īstenībā arī Eiropā. Man liekas, mēs vēl neesam klāt Eiropas vidēm, līdz ar to tur mēs vienkārši paaugstinām tas akcijas, un tas ir arī viens no veidiem, protams, kā palielināt tos nodokļu ieņēmumus, bet tas ir arī tās preces tomēr, veselība kaitīgas, jā, kur, teiksim, vismaz neuzlabojušās, jā, respektīvi, kur ir, teiksim, arī, ja mēs pastamies kaut kādus pētījumus, piemēram, jā, kur mēs liekām tos nodokļus labāk, tad labāk liekām tur, kur, teiksim... Es teiktu, no valdības viedokļa, jā, tās ir preces, kur apriti būtu ierobežojama, un tādai
valdība liek virsū šos ierobežojušos nodokļus. Tur vienmēr ir svarīgi skatīties, kas ir tā pieļaujamais līmenis, kur sabiedrība tolerē to cenu, jo citādi mēs redzam ātri tiek vai nu parādās tā teikt nelegālā alkohola tirzniecība vai aktīvāk kļūst tie puiši tirgū, kas tirgo. Ja? Tagad tas, piemēram, Igauni, teiksim, tādu vēlēdamies uzlabot demogrāfijas politiku diezgan nopietni pacēla to nodokli. Viņi tad beigās tas notika tā, kad Igaunijas tirgotāji sāk vērt valkā vaļā alkohola tirzniecības veikalus. Ja? Tagad tā situācija stabilizējas, tā kā tur ir tāda viena tolerances robeža, ko eksperti ļoti labi māk kalkulēt. Ja? Viņi skatās, cik tālu var iet, un tās diskusijas arī ar nozarēm. Tā kā viņš ir, protams, svarīgs ienākums papildinošs nodoklis, bet tur ir savas robežas, cik tā mēs varam iet. Piemēram, tur arī jāskatās, arī tas robežas, teiksim, arī tiešā nozīmē, jo, piemēram, Lietuvā pēdējā laika viņiem ļoti veiksmīgi izdevās mazināt cigarešu kontrabandu, piemēram, pēc tiem pētījumiem, tukšo cigarešu pakas, tur tiem novērtējumiem no Krievijas un Baltkrievijas, piemēram, tieši tāpēc, ka viņi stiprināja vienkārši tas ārējais robežas, un viņiem īstenībā tagad tā lielāka cigarešu kontrabandas daļa nāk no Latvijas. Es domāju, mēs arī varam ko pamacīties un vienkārši stiprināt tas robežas, lai mums tā kontrabanda nenāktu. Un tas arī, tad tie ir arī zudoši. Arī šeit būtu vairāk ienākumu valstī, kaut vai no tās pārdotājiem cigaretēm. Var piekrist, jā, ir ne dīvainā veidā, bet tas vienkārši ir fakts. Jā, pie Latvijas robežas, Baltkrievijas Latvijas robežas atrodas liela cigarešu fabrika, un mēs, diemžēl, izjūtam viņas sekas. Jā. Labi, bet vēl noslēdzot, kā tas tā izdevās pēdiņās, ka tomēr ģimenes budžetu, kur ir daudz bērni, un ka tas tiek skarts. Kāpēc? Nevarēja neko tur darīt, uzlikt kaut kādas veto lietas, jo demogrāfija arī mums ir švaka. Un tomēr vajadzētu ar vien vairāk, kad dzimst bērni. Es domāju, tās nodoklis, ko jau Ingas kundze minēja, attiecībā uz apgādībā esošajiem. Bet tas tiek palielināts neapliekamais, kas ir tieši stimulējums. Atvieglojums, Tur uzmanīgi, vai mēs varam tikai kritiski uz viņu raudzīties. Ir pietiekami daudz pašvaldību ziņo par dzīves biedriem vai dzīves biedrēm, kuras vienkārši to izmanto un neiet uz darbu. Vienkārši. Tas ir, es attiecībā uz demogrāfijas paketi gribu teikt, ka 3 gadus atpakaļ ieliktā uzbūvētā demogrāfijas pakete ir diezgan radikāli palielinājusi finansējumu ģimenēm ar bērniem, un mēs mēģinam kaut kā sabalansēt pašlaik to situāciju, jo piemēram, šogad gada beigās mums bija viegls šoks, kad sociālais budžets ziņoja par 65 miljonu pārtēriņu, nekā bija plānots. Mums tur bija daži pārsteigumi, teiksim, pār vecāki ir, piemēram, sakombinējuši. Tātad mamma ir uz slimības lapas, tētis ir, tā teikt, bērnu kopšanas atvaļinājumā, un mēs pašlaik mēģinām atrast veidus, kā regulēt. Teiksim, nav tik vienkārši. Tas viss ir cilvēki ļoti ātri meklē, kur var atrast spraugas. Šobrīd mediķi arī ir, piemēram, mēs skatāmies tieši pozitīvus, ir sarakstīts tāda epidēmija ir bijusi, kad tieši tajās dienās, kad var redzēt tos pīķus, kad uzlekuši. Tā kā man jāsaka, kad ir cilvēki tos izmanto, bet katrā ziņā es gribu teikt, ka ģimenes politika tomēr ir prioritāra. Tā kā es šoreiz gribētu teikt, ka tas atbalsts ir, mēs tiešām nevarētu sūdzēties par to, ko Latvija veica. Ko cilvēki izmanto, ir jāskatās, kāpēc viņi izmanto un jānovērš tas, kur viņi izmanto. Piemēram, šeit par tiem pašiem apgādībā esošiem. Ja tiešām pašvaldība uz vietas redz, ka tas cilvēks patiesībā strādā, vienkārši nemaksā nodokļus no savas algas, kas ir viens no argumentiem, ko es esmu šajā sakarā dzirdējis, tad tur ir jāstrādā pie tās aplokšņa algas, pie tās ēna ekonomikas, kura ir, nevis paņemt tagad nost to atvieglojumu. Vai, piemēram, kā te arī televīzijas raidījumi ir rādīti par to, kā aukļu naudu mācas, 2 mammas savā starpā sarunā, otrs bērnu skaitās, ka pieskat un saņem aukļu naudu. Piedošana, bet tā ir problēma sistēmā, un sistēmiskā problēma ir tā, ka mamma pieskatot savu bērnu nevar saņemt, bet aizejot projām, atdodot savu bērnu svešam cilvēkam, viņa var saņemt. Tas ir atkal cits jautājums. Cilvēki vienkārši apiet, stulbu sistēmu
un loģiski to visu sakārtot. Tāpēc, man liekas, ka problēma nav tajā, ka cilvēki kaut ko mēģina sakārtot, problēma ir tajā, kāpēc viņi to mēģina tā izdarīt. Būsim arī godīgi. Negodīgums arī zeļ. Bez šaubām, jā. Jāsaka, tāpēc bieži vien ir, ja mēs skatāmies valsts ieņēmuma dienestā, bieži vien mēs esam spiesti piemērot normas. Šobrīd mēs virzamies uz priekšu ar aploksņauku kriminalizāciju. Nav tā, ka mēs būtu ļoti priecīgi. Tas ir galējs mērs, un mēs ceram, ka tas būs tikai preventīvs. Ja? Bet, diemžēl, tā ir milzīga parādība, un mēs esam spiesti, tautā saka, piegriezt skrūves, ja? Kļūst radikālāk, ja? No valdības puses, bet, tā ir. Mēs redzam rakstus, es nezinu, jūs man sakat, ja tie ir meli, bet mēs redzam rakstus internetā par to, ka Vācijā, lai saņemtu 1000 eiro, tiek samaksāt 200 eiro nodokļos, Anglijā, lai saņemtu 1000 eiro, tiek samaksāt 400, savukārt Latvijā 700. Tas ir arī jautājums, kas ar ko ir salīdzināts abols ar apelsīniem. Man liekas, mums ir tāda mītiskā domāšana. Mēs drusku, tas līdzīgi kā šitie bēgļi, ka viņi atbrauc, ko vācieši saka, viņiem ir tie, viņš saka, īpaši tie afgāņi. Viņiem ir izstāstīts, ka atliek aiznāk tikai līdz Vācijai, viņam tūlīt iedos māju, sievu, mašīnu un būs 1000 eiro mēnesī viņam. Viņš prasa, kur tas ir, viņi ieliek nometnē, ja? Tur jāguļ tādās dzelzs gultās. Ja cilvēki sašutuši, tā kā, tā nav, nevajadzētu. Mēs skaidrs, ka nodokļu sistēmas viss tiek Eiropā salīdzināts, nemitīgi monitorēts, par to tiek diskutēts, kas ir vairāk vai mazāk. Jā, Latvija pārmet, nodokļu slogu mazo algu saņēmēju grupai, jā, tādēļ ieviesām diferencēto neapliekamo minimumu. Tas skaidra reakcija no valdības puses, jā, bet tā, kad ir nodokļi nav vispār tādu, lepatrī nav. Ja. Paldies jums visiem. Saku paldies Alvilam Ašerādenam, Ingai Bitei, Lijai Strašunas kundzei. Paldies. Priecāsimies par to, ka mums ir brīva zeme. Ka mēs varam dzīvot ne bez kara, ka mēs varam dzīvot un strādāt. Mums ir par ko pateikties. Ir par ko pateikties. Un es domāju, ka tad, ja mēs pateiksimies, tad arī mums būs svētība visās jomās. Es vēlu jums priecīgus šos svētkus visiem. Un tā kunga žēlastībā dzīvosim nākošajā gadā. Paldies jums, ka bijāt šeit. Visu labu!